Dargie futbola draugi, man ir tas gods un tā laime doties uz šīs sezonas pēdējo Līgas derbiju. Šī pilnīgi noteikti ir bijusi fantastiska Latvijas futbola virslīgas sezona. Vienkārši brīnišķīga, un labā ziņa ir tā, ka viņa arī beigsies tā kā sezonai ir jābeidz, nevis apturot, reiķinot koeficients un viss, bet viss tiek daudz maz godīgā cīņā izcīnīts laukumā. Labi, man apnika braukt, meklēsim kādu kompanjonu, kurš var arī aizvest. Nu čau, madara! Nu čau, Aivar! Kas ir fantasy? Viss čotka? Daugavpilieši 3. Nevar izdomāt tās mājiņas. Es jau neesmu gaigalietis, kurš cīnās par augstām vietām. Kamara spēlēja? Nē, Kamara rezervē, tātad ies tur. Kaspars Ibsens, numur 1. Arturs Zuzins, numur 3. Mihail Babičev, numur 8. Jānis Ikaunieks, numur 10. Roberts Savaļnieks, numur 11. Renārs Mansnonis, numur 14. Futbola leģenda Diego Armando Maradona. Kurā pusē Madara ir? Tur vārti vai šeit vārti? Vārti ir abās pusēs un abās pusēs ir vārtsargi. Snāk Rīga spēlē prati pēc sevi, ja? Jā. Nu ko, bīstams moments pie RFS vārtiem. Kā redzam, Ozols jau ir laukuma centrā. Un Sturcīgais. Головой играет в мяч! Ему бьют в голову, в чем дело? Vai šis ir ideāls laiks futbolam? Jā, es tieši šobrīd taisīju bildi, kad ir ideāls laiks futbolam. Pirmās 50 minūtes, es teiktu, ka ir ļoti līdzīga spēle un nevarētu teikt, ka Rīgai ir kādas sastāvu problēmas, jo viņi spēlē kā līdzīgi. Ja pirmās 15 minūtes bija tā, ka bija līdzīga, tā kā līdzīga spēle, nu tad tagad jau ir arvien biežāk un biežāk RFS tiek uzbrukumā un Rīga tikai tā, cenšas aizsargāties. Fonā esošie fani aiz sēdz izklaidējas, tad, kad Rīgas fani kliedz. Tikai Rīga, RFS fani atbild tikai Dinamo. Jā, Dinamo ļoti bēdīgi. Asuma uz laukumu turpinās, otrā dzeltenā kartīte RFS. Nu, teikt tā, ja Rīga būtu atnākusi tikai 8 cilvēku sastāvā, izklausītos pēc plāna. Pirmais puslaiks noslēdzies 0-0. RFS spēlē asi, tā kā parasti. Dabūjuši ir 3 kartītes. Neizskatās, ka tāds riktīgs derbijs nav. Nav tāds derbijs. Rīgai smaida uz sejas nāk uz otro puslaiku. Arī centra uzbrucējs Puriņš. Ko es varu pilnīgi noteikti izcelt no pirmā puslaika spēlētājiem, Rīgas spēlētājiem, ir Kamešs. Brīnišķīgs cīnās, brīnišķīgs. Absolūti pamanāmākais spēlētājs laukumā. 68. minūtē vārtus gūst futbola kluba RFS spēlētājs numur 81 Tomašs Šimkovičs. Un rezultāts gūst 1-0 vadībā futbola klubs RFS. Tu redzēji golu? Neredzēju, senī brīdī rakstīju Novickim Twitterī atbildi par to, kāpēc, lai gan Daugavpili izslēgtu no tā, kad ir pārtraukts šodien spēle. Ļoti simpātiski ir tas, ka Rīgas spēlētāji spēlē ar smaidu. Tiešām ar smaidu, ar tādu,
nepaveicās. Pasmaida, visu forši, nelamājas viens uz otru. Tāda riktīgi priecīgi, ka var spēlēt futbolu. Čempioniem piediens maidīt. Čempioniem piediens maidīt, jā. Isājos. Puriņu nomainīja. Bravo! Tikko atkal Stuglis skrēja uzbrukumā, viņu notrieca. Neesmu eksperts, lai pateiktu, vai bija sods vai nebija sods, bet, tiesnesim ir stipri nervi, jo viņam, kas bija Aivar Jagodinskis, jā? Jagodinskis bija daudz jautājumu. Jagodinskis pajautāja, što, papšies, tas būtu, Burns, kaut ko tur vidro. Un te viņš tā sulīgi nolamājās. Otrā puslaika kompensācijas laiks. Tur bija roka, bet no savu spēlētāju pa savu spēlētāju tur tā, Pendeli uz Rīgas vārtiem. Vai Ikaunieks iesitīs? Iesitīs. Rezultāti 3-0 uzvarīs Cīna futbola klubs RFS. Campiona Riga RFS! Campiona Riga RFS! Kas ir čempion? Riga ir čempion! Kas ir čempion? Riga ir čempion! Visu cieņa Riga un arī veselība Riga par to, ka cīnījās šajā spēlē. Bija momenti savi, bija iespējas. Var teikt, ka vīri, respekti. Jā, varēja būt 0-0, bet tas, ko Rīga apstiprināja, ka viņi ir čempioni. Tas, kā viņi spēlēja, viss, ļoti smuki, forši. Viņi ir čempioni. Spēle beigusies, Rīga kļūsi par čempioniem. Oficiāli, jau atkal oficiāli, jau kuro reizi jau oficiāli, otro laikam jau oficiāli reizi šogad. Vēlos izteikt lielu pateicību, nevis pat pateicību, bet respektu. Vēlos izteikt lielu respektu Rīgai par to, ka viņi nokomplektēja sastāvu, Jelgavai par to, ka viņi izdarīja arī gandrīz neiespējamo, un to, ka Daugavpils izdarīja neiespējamo. 3 komandas, kuras tomēr izdomāja, atrada, kā laikam Daugavpils bija visgrūtākā situācijā, bet viss kārtībā, cīnās, dara super. Tādam ir jābūt Latvijas futbolam, nevis cīņai gaiteņos.